Vai jūs varat pateikt, kurš ir Rīgas Zeļu seksīgākais spēlētājs? Tieši tikko skanēja dziesma, kurš izlaida suņus ārā, bet jautājums ir šodien, kurš izlaida Rīgas Zeļus ārā, un šodien to mēs noskaidrosim Rīgas Zeļu vlogā. Es staigāšu apkārt pārēju Rīgu un mēģināsim viņus atrast. Ko tu dari telefonā? Kas tev interesē šeit noticis telefonā? Tieši telefona dzīvē. Kas īsti? Kur mācība, kāda jēga skrolēt telefonu. Tur tāpat nekas interesanti nenotiek. Lieka skrolēšanas. Cik tev piestāv rozā krāsa? No visām krāsām rozā, kurā vietā tev ir? Augšgalā, protams, pirmajā vietā. Jā, un cik tev vispār no krāsām kaut ko saproti? Cik kādas krāsas jāsvieno, lai rozā izveidotos? Balts un sarkans. Precīzi, viņš zina. Es pat nezināju. Paldies tev. Lai uzvar kas? Rīgas Zeļi. Un ko? Vēfu. Tu vari noburtot vārdu, tā kā pa burtiem Rīgas Zeļi? Kā pa burtiem vienkārši? Tā kā jā. R-I-Z-Z. Nē. Vai? Robert, tev ir staltākā stāja šai arēnā. Vai tu vari parādīt kādu 1-2 vingrinājumus, kā cilvēkiem ikdienā padarīt, lai viņiem būtu tikpat stalta stāja kā tev? Jātrenē prāts, tas arī viss. Kas ir tas, kas darās tavā galvā šobrīd? Spēle. Es gribu redzēt uzvaru. Es gribu redzēt spraigu spēli, bet uzvaru, jā. Bet komplektā ar meitenēm un sievietēm? Jā, protams, tas ir prioritāri. Un tas šeit būs? Šodien būs uzvara. Un meitenes? Arī būs, kur jau ir viss. Ideāli. Labi, tu jau vari tagad uzmest vienu ritentiņu vienkārši tā, lai mēs saprotam to, ka tu esi īstā vieglatlēte. Vieglatlēte. Tu esi vieglatlēts, un viņas ir šitās kardiomeitenes. Kardiomeitenes? Es neesmu vieglatlēts, un viņas nav kardiomeitenes. Tu esi karsē meitene. Bet labi, tu vari uztaisīt vienu ritentiņu uztaisīt, lai mēs tā kā pārliecinamies to, ko var ielaist iekšā? Labāk parādīt, gribi? Esmu profesionāli. Ok. Cik ilgi tā ir tādas ilgviļņas? Minūtes 20. 20? Mēs vienkārši tādam rekordu, kurš var visātrāk ielidot grozā. Edgars Buļģis pagaidām atteica, jo viņš tā kā ir uzvalkā, viņam negrib saplēst bikses. Bet, ja jūs varat, tas būtu baigi forši. Tagad mēs celsim viņu augšā. Vienkārši YouTube skatītāji varbūt tad var iemācīties šo kā tādu pamācību. Skatieties vienkārši pēc video. Mājās neatkārtojot labāk, jā? Ok. Mājās jau vienam no arēna tādu. Tas izklausās diezgan bīstami. Kā tur ir augšā? Es nekad neesmu bijis tik augstu. Tev ir kādreiz, kad tu šo dari izraušies mati? Tikai ir zīlumi uz rokām. Jūs vispār esat sasistas, jā tādi? Jo, haidī. Man liekas, karsēmēnes tas mīlīgs. Tas ir sporta veids vai tā ir atbalsta sistēma? Kas? Dejotā? Karsēmēnes tā ir atbalsta sistēma, vai tas ir sporta veids vai tas ir tā kā... Sporta veids, bet mums jāsaka treniņš. Jā. Jāsaka sportot. Davai, mēs pasīsimies no malas. Paldies. Jo, haidī, kāpēc tikko uguns tur bija? Man bija tik karsts. Jūs sēdēsiet šitien visu laiku, jums visu laiku būs karsts? Nē, mēs darīsim ko svarīgāk. Mēs laidīsim cilvēkus iekšā. Tas tomēr ir svarīgāk. Jūs esat face control? Jā. Parādi dokumentus. Tev pašai ir 18, ka tu vari ielaist kādu šeit. Tev ir? Rekar mūsu dokumenti. Ak, Dievs, cik tu esi sakačājies. Kāpēc tik kautrīgs? Paldies. Kāda vingrinājuma tev mīļākie ir? Tieši uz kājām vairāk. Rokas vienkārši tāds dabisks. Jop, cik tādi Labi, kurš vingrinājums mīļākais? Bulgarian split squat. Parādīs? Okay. Kas tev patīk visvairāk puišos? Ka viņi sporto un sportiski un aktīvi. Tas ir svarīgākais. Tāpēc arī... Jūs esat kopā? Vai jūs bijāt? Nē, mani puisis. Sorry. Es tev sapratu. Tas ir tāds stāsti, ka divi kolēģi ir kopā, bet nevar būt kopā, jo jau ir aizņemti, bet nožēlo. Viss saprat. Tev ir arī bārda? Kādreiz? Nekad vēl nav? Man 16 tikai. Tev ir 16, vai ne? Izstāst, tas ir ļoti jauns, bet tu gan jau būsi izcils basketbols. Viņam ir bārda, tev ir arī 16, tev ir 18, 19? 20 jau? Ko es vienmēr, man liekas, to, ka tev ir tikai 16?
Jo tu esi mazākais Helmans. Latvijas talantīgākais 16-gadīgais spēlētājs Helmans. Otrs aiz viņu. Otrs, jā. Tu esi pirmais, jā. Tu īstenībā, Es esmu pirmais. tu esi ātrāks, vai ne? Nu, par to es nezinu. Nu, tā. Nu, mēs pasīsimies spēlēt šodien. Viņam garāks kājas. Es tev sapratu, jā. Kas patīk visvairāk tev kā garam cilvēkam šajā pasaulē? Pielieties pie katras durvju ailes. Ok. Tev šitien sanāk jāpielīdzās, ja ir? Šeit pat man liekas nav. Tas Tu nofilmēsim, cik tuvu tev ir tur. Šeit varbūt nedabūtu to baudzi, vien es palieku. A, tur toaletē, jo tev nav jāpielīdzās? Druskuņi iet. Davai aiziet parādi, tur tu vari pielīgties? Jop, cik te ir ar aci. Pagaid, bet lēnām parādi to. Slow motion, Jā, tad. Un tu esi ļoti bārdains arī. Jums īstenībā viena stila bārdas ir visiem. Tas ir, kurš jums šo ieteica, ja tev var jautāt tā? Galvenais treneris tieši šito stiliņu? Vairāk minūtes varbūt. Nu ko, kā tu saglabā muskuļu masu šitā skrienot, trenējoties un no arēnas Rīgas kaut vai pastaigājot cauri no garderobas līdz zālē jau ir noieties soļi baigi daudz? Jā, daudz kalorijas nodeg, vajag bišķi pie Jankas, pie mūsu fizio, bišķi proķīt iemām. Janka, jums proķi jauc? Jūs paši nemākat sakratīt vai kas ir? Kratīt? Kā tu aiziet pie Janka, viņš jau sakrata un tu izdzer? Jā. Proteīna kokteili. Nu, pagaid, es nesapratu. Bet kā tu ēdi? Labi. Ko jūs ēdat kā komanda? Kur jums kaut kāds ir restorāns? To, ko tu Arī pie Jankas. Janka jūs ir izauzinājis. Janka jūs auģu tēvs gadījumā nav arī. Kāpēc tu neģērbies vēl? Es no soliņa nepalīdzīju. Kas ir tas, kāpēc komandas izvēlās tev priekš tiem soliņiem? Ar ko tu esi tik labs tieši tajā? Man ir aura, ja esmu blakus, tad visu uzreiz neklādāju. Bet tā ir taisnība, tāpēc, kad es zinu, kad ir NBA piemēram spēlētāji, kas vispār nemaz nespēlē un nemet punktus, bet viņi tur vienkārši ir, jo viņi dod labu enerģiju. Jā. Nu, ko tu, piemēram, tu padod arī padzerties kādreiz, uzmudrinošu kādu vārdu? Tu viņam pasaki, ka viņš labi izskatās katru reizi, kad viņu ieraugi? Viņam citu vārdu jāsaka. Kas viņam jāsaka ir, lai viņš tā kā mestu labāk? Kā tu viņu? Labāk? Es vienkārši paskatos acīs, un viņš jau zina. Nu, ko tu klausies, kad tu brauc uz tejieni, ja tu vari jautāt, mūzikā? Es neklausījos. Reāli tu klausies savās domās un vienkārši pats padomā, pameditē? Lielām vismā kaut ko var būt tās, bet vēl laiks, ja tā tieši tāpēc atnāk pusotras un bez spēles, paskatīšos. Viss pateic zinām pa lielām. Un tad tu klausīsies mūziku, ko liek DJ Gustavito vai arī? Protams, Ja? protams, vai to pietiek man. Jūs esat tā kā labi draugi visi un ir tāda mīļošanās, kaut kas tāds arī? Tas ir pats galvenais, ja Jā. kolektīvs būtu labām kolektīvā. Mēs- Tas nosaka rezultātu. Mēs piefilmēsim šodien, vai jūs tiešām visi apskojaties un visu to darat Droši. spēles laikā. Vai lai veicās? Paskaties, kā viņš sveicinās. Just continue handshaking, it looks so good. What the fuck? You are the only one who does these cool handshakes. Hey, come me, Justin, come me. Yeah. Come. Do this handshake again. Little boy from Valmiera. This is gorilla, tipo, yeah? Oh, hey. Yeah, that's good. Like that one? Do you? From now on, Yeah. don't forget it. Yeah, I will never forget. Top, wait up, mother, seen it from the top, wait up, mother, seen it from the top, wait up, mother, seen it from the top, wait up, mother, seen it. Var pagaršot jūsu popkornu, lūdzu? Mums ir laimīgais. Un kāds tev ir zaļais? Pagaršo manējo zaļo. Man garšo oranžie. Yes. Nu, bet viņiem atšķirās par garšu, par krāsām, vai ne? Nē, viss ir galvā. Jā? Kā tev sauc? Labais cilvēks. Normunds? Cik tev ir 40? Man ir 20. Nebija redzējis nevienu Normundu, kuram ir 15 gadi. Tā būtu. Cik tev ir? Man 20. 12? 20. Gribēju tev pajautāt, vai tā ir taisnība, ka vīrietis rozā kraklā uzreiz paliek mīlīgāks? Drusku ir, jā. Jā, tu jūties mīlīgāks šodien? Ir tāda lieta, jā. Tu izskaties arī. Gan jau, ka ikdienā tu esi daudz bīstamāks. Es taisīšu tetovējumu, tu arī taisīsi? Es Tu taisīsi? Davai uztais pirmais. Nu, davai, paldies. Ko tu ēdīsi mājās pēc rezultātu, kuru mēs skaļi neteiksim, bet saprotam? Man ir šampis, pat vairāki. Vienu noteikti šovakar vajag.
Tad, kā saka, tikai neizlidini ar korķi tipa caurumu lampā. Jā. Vai arī kādu baci netrāpi? Es iziešu ārā, attaisīšu. Jā. Uz balkonu vai arī tev terasa privāti? Terasīt, jā. Kur lai es uzlieku? Dai šī ir. Tā būs labi? Vai arī labāk nevajag? Nē, būs. Deidzina? Jā. Jā. Tam rozā vai sarkanas svīdebeļus. Rozā? Kas ir tas, kas ir vienkārši īstenībā pēdējā laikā, par ko tu domā vienā teikumā? Vai pilnā teikumā vienkārši, jo es te neesmu, tikai tu esi. Es domāju par basketbolu. Kādas domas? Nu, cerams, ka viss būs kārtībā, uzvarēs. Viss būs kārtībā, viss būs labi. Pilnīgi tu izskati pēc viena aktiera. Es? Jā. Nē. Tev matu sakārtojums uz priekšu vienmēr ir bijis? Jā. Parādi, kādu rādīja? Tas arī ir viss? Jā. No turienes uz tejieni tā kā pa modeļu mēli un tā kā ritīgi, vienkārši kā modeļi. Viņam padomā. No turienes uz tejieni. Jā, no turienes uz turieni atnākat pagoraties un aiziet projām. Bija perfekti, paldies! Jūs reāli esat modeļi, vai ne? Jā. Davai, lai tāpat tas arī aiziet. Jā, labi. Lai izdodas. Lēs. Pagorieties tā kā, Jā. Saliekam rokas visi pirms spēles, jā. Gribēju teikt, Man arī augšā. Jā. Lejā augšā, jā. Davai, tad 3. Viņš ir no VF, jā? Jā. Ļoti labi. 3, 4. Tad zeļu un VF laikam viņam. Jā. Davai, lai uzvar labākais. Ko šobrīd uz Rīgas zeļu laukuma atrodas tikai karsē meitenes, tāpēc, ka Rīgas zeļi šobrīd devušies puslaika pārtraukumā. Nedaudz iedzinējos ir, bet Rīgas zeļi ir atrasti, viņi ir ļoti spēcīgi, un šobrīd tieši tā iemesla dēļ mēs iesim noskaidrot meitenēm, kurām šķiet, kurš ir visseksīgākais Rīgas zeļu dalībnieks. Es teikšu, ka mans mazdēls Vītols. Kurš vārdā? Vītols. Vārdā? Juris. Juris Vītols. Ok, paldies. Labi, kurš jums visvairāk spēlētājs patīk no Rīgas zeļiem? Strēlnieks. Roberts Bērziņš. Mums ir atbildi. Arī skaidri. Mums ir īstenībā skaidra atbildi. Ir skaidri. Mēs pat varam nesarunāt. Mēs reizē varam. Viņam ir 2 vārdi. 2, 1. Francis Gustavs Vācis. Paldies. Būs arī Rīgas zeļu himna no jums kādreiz, vai ir jau? Mēs iedvesmojamies no spēles. Jā. Kāda varētu būt tematika? Par Rīgas zeļiem, par to, kāds Par rozā krāsu. Jā, par to, kāds ir Rīgas zelis vispār. Kas ir kārtīgam zelim? Seksīgs ir kārtīgs zelis. Kāda viņam ir jābūt? Čizēns. Markus mammais? Mammais. Okay. Seksīgākais? Ak, Dievs. Treneris. Treneris? Jā. Ok, paldies. Man patīk latviešu pāleliņi, tāpēc es teikšu Helmanis. Man ir arī atbilde Helmanis. Būs jādala? Mēs sadalīsimies, jā. You have to choose one sexiest Rīgas zeļu player. This guy. Vīksne, yes? Yeah. 37. Can you turn around and show the Vīksne? Okay, thank you guys. We are the team for Team Riga! Jā, dalībnieki atbrauc no Dānijas, lai atbalstītu abas komandas. Thank you. Thank you, for investing in our basketball. Es, man liekas, zinu tikai Helmani. Un ar to arī pietiek, ja tu gribi tā? Jā. Man grūti pateikt, mums viņi visi ir riktīgi labi. Nē, seksīgākais. Es saprotu, bet viņi visi ir riktīgi seksīgi. Grūti mums pateikt, jā. Paldies. Vīksne. Rīga! Kurš ir seksīgākais Rīgas zeļu spēlētājs? 4. numuriņš. Kāds tas tur uzvārds?
Viņam dotas Miko. Ārzemnieks ar čirkainiem acīm lieliem. Viņš labi spēlē, un viņam tā dinamika un arī izskats, protams, ir lielisks, vai ne, Dion? Jā, Tātad numurs, jā? Ok, parādīsiet 4 kamerā. jā. Viss nāk nolamšuši. To mēs neieliksim. Precīzi met. Es paskatījos viņam acīs. Es zināju, ka viņš čempions. Apsveicu tevi. Tev piestāv violetā krāsa. Es zinu, man labi piestāv, ne? Tā arī turpināt. Jā. Nu, kā tu atpūtīsies šovakar? Tev redzēs. Kā tu atpūtīsies šovakar? Brālis macens jāpieskatās. Davai. Tavam kolēģim bija taisnība, tu tiešām ļoti precīzi met. Atceries to garderobē. Jā, dzirdēju to mazo niansīti tādu, jā? Jā. Nu, tad kā? Tas bārdos. Tas ir reāli labs prikols. Nu, tad vēl par precīziem metieniem. Un kā atpūtīsies šovakar? Ko viņu mājās aizvies uztaisīs teju un izgulēt? Kādu teju? Kumelīšu. Es iztēlos, kā tu čilos. Nu, vai lai izdodās, paldies, ka iemeti, jo tas deva uzvaru. Jā, tas deva. Nu, kaut kādā mērā. Jā. Bet Justins bija labs. Justins bija ļoti labs, tas ir šīreiz, ne? Jā. Rīga tiešām ir rozā. Rīga zeļu uzvarēja Vēfu. Cilvēki ir priecīgi, visi parakstās. Dāmas ir nodejoši unikāls un daudz skaistas dejas. Neviens nav traumēts, līdz ar to vakars ir izdevies. Tiekamies nākamajās spēlēs. Šeit tiešām ir ļoti karsti. Un atcerieties, velkat rozā!